Sveiki! Kā jums klājās? Es esmu dr. Alessandrs Mota, fizioterapeits, osteopāts un digitālās grāmatas Segredos da Columna Sem Dor autors. Un šodien es vēlos jums iemācīt ļoti labu vingrinājumu, lai jūs varētu atvadīties no ceļgalu sāpēm. Bet pirms sākt video, lai jūs neaizmirstu, nospiediet patīk šeit, ja skatāties manu vietnē Facebook, un atzīmējiet patīk, ja skatāties manu vietnē YouTube. Citādi jūs pabeigsiet skatīties video, gribēsiet noskatīties vēl kādu manu video un beigās aizmirsīsiet. Neaizmirstiet, nospiediet patīk un patīk jau tagad pie šī video. Galvenās sāpes ceļgalā, kas mūsdienās ir sastopamas, ir sāpes ceļgala kauliņā. Un parasti tas notiek nolietojuma dēļ gan skrimšļa, kas var sasniegt pat pašu ceļgala kauliņa kaulu, kā ir slavenā ceļgala kauliņa chondromalācija. Un vingrinājums, ko es tev šodien iemācīšu, palīdzēs samazināt spiedienu, kas pastāv starp ceļgala kauliņu un augštilbu kaulu. Jo tieši šī kompresija, kas saistīta ar kustību, ar berzi, veicina un pātrina šīs locītavas nodilumu. Tas izraisa diskomfortu un sāpes. Chondromalācija nerodās pēkšņi. Tā attīstās lēnām, ilgā laika periodā. Parasti sākumā rodās sajūta par krepitāciju, nelieli klikšķi ceļgalā. Pēc tam parādās sajūta, it kā locītavā būtu smiltis. Pēc tam klikšķi kļūst biežāki un intensīvāki. Dažreiz pat ir iespējams dzirdēt, kā ceļgalā notiek šie klikšķi. Un tikai pēc tam sāks diskomforta sajūta. Tas attīstās līdz sāpēm. Tas var novest pat līdz iekaisumam. Ceļgala locītavas pietūkums. Un kāpēc tas notiek šādā veidā? Jo lielākajā daļā mūsu ķermeņa locītavu ir struktūra, kas aizsargā locītavu. To sauc par skrimsli. Un šiem skrimšļiem nav nervu galu. Tas nozīmē, ka jūs nejūtat skrimšļus. Skrimslis pamazām nolietojas. Vūst mazos gabaliņos, kas apgrūtina kustību. Un jūs to nejūtat. Jūs jūtat krakšķus, krepitāciju, sajūtu, it kā locītavā būtu smiltis. Kad šis nodilums jau ir pārsniedzis skrimsli un sasniedzis pašu kaulu, tad jūs sākat izjust diskomfortu. Tad jūs sākat izjust sāpes. Un galvenais šī nodiluma, šīs pateles chondromalācijas iemesls ir nepareizs novietojums starp augštilbu kaulu jeb femuru. Un galvenais kājas kauls ir liela kauls. Un šo divu kaulu novietojumu dēļ ceļgala kauls jau mēdz virzīties vairāk uz sāniem. Un tāpēc ir svarīgi trenēt konkrētu muskuli, ko sauc par mediālo plašo muskuli. Šis muskulis palīdzēs noturēt ceļgala kaulu locītavas centrā. Tas neļaus ceļgala kaulam virzīties uz āru, vairāk uz sāniem. Un palielina spiedienu starp ceļgala kaulu un augštilbu kaulu. Bet to gan arī visi zina. Un tam tiek veikti īpaši treniņi. Ko es tev šodien iemācīšu, ir ļoti vienkārši vingrinājums, kas uzlabos izlīdzinājumu stilba kaula, tas ir kājas kauls, pozīciju. Un tas palīdzēs samazināt ceļgala kaulu spiedienu, samazinot nodilumu, samazinot sāpes un diskomfortu. Tātad ceļgala kauls ir trīsstūrveida kauliņš, kas atrodas šeit, ceļgala priekšpusē. Apmēram šāda izmēra. Apmēram šāds ir ceļgala kaula izmērs. Tātad tieši dēļ tā nepareizā novietojuma, kas pastāv starp augštilbu kaulu un liela kaulu. Šis ceļgala kauls veido nelielu leņķīti, šis ceļgala kauls jau mēdz virzīties vairāk uz sāniem. Un tas ļoti palielina spiedienu, kas rodas starp ceļgala kaulu un augštilbu kaulu šeit ārējā sānu daļā. Lai veiktu šo vingrinājumu, mēs izmantosim atskaites punktu. Un šis atskaites punkts ir neliela izvirzīta struktūra ar kaula galiņu, kas atrodas zem ceļgala kaula. Tieši stilba kaula sākumā, kas ir apakšstilba kauls. Kas ir šī struktūra šeit? Šo struktūru sauc par stilba kaula priekšējo nelīdzinumu, vai arī vienkāršāk sakot TAT. Lai veiktu šo vingrinājumu, jums jāapsēžās ar salietu celi apmēram 90 grādu leņķī. Kāja atslābināta. Viegmīt uzlieciet roku uz ceļa ar pirkstiem blakus vai virs TAT stilba kaula priekšējā nelīdzenuma. Atbalstiet tikai uz papēža un veiciet kustību uz iekšu un uz āru, it kā tas būtu automašīnas stikla tīrītājs. Ir svarīgi, lai jūs veiktu abas kustības, bet ir nepieciešams uzsvert, vairāk pievērst uzmanību rotācijai uz iekšu. It kā jūs gribētu vērst kājas pirkstus uz otru pēdu. Un ievēroju, ka šī rotācijas kustība notiek tieši šeit, šajā struktūrā. Tagad es to darīšu bez rokas, lai jūs redzētu. Lūk, kāja uz iekšu, kāja uz āru, uz iekšu, kāja uz āru. Lai redzētu, augšpusē viss ir nekustīgs, kustība notiek tieši apakšā. Jo vairāk jūs centīsieties virzīt TAT uz iekšu, jo vairāk tā izlīdzināsies ar ceļgala kauliņu. Lūk.
uz āru, tā pavelk ceļgala kauliņu uz āru. Kad tā pagriežās uz iekšu, tā izlīdzinās ar ceļgala kauliņu. Lai šo vingrinājumu padarītu vēl labāku, jūs varat pakāpeniski iztaisnot kāju nedaudz vairāk un turpināt veikt vingrinājumu. Pēc tam mēģiniet ar kāju vēl iztaisnotāku, atkal turpiniet veikt vingrinājumu, līdz sasniedzat maksimumu un varat veikt minimālu kustību. Jau tagad es tev brīdinu, jo taisnāka būs kāja, jo grūtāk tev būs kustināt TAT. Tendence ir tāda, ka tu kustini gurnu un griez visu kāju. Tas nav ieteicams ir atstāt augšstilbu nekustīgu un kustināt tikai tuberozitāti. Tikai kāju, tikai stilba kaulu. Un vēl viens pēdējais padoms. Ja tev joprojām ir grūtības, tu vari apvienot pēdas iegriešanas kustību ar ceļgala saliekšanas kustību. Iedomājies, it kā tu gribētu kaut ko pavilkt sev tuvāk. Izstiep ceļgalu ar pēdu, kas vērstu uz āru, pagriez pēdu uz iekšu un saliec ceļgalu. Izstiep, vēršot uz āru, pagriez uz iekšu un saliec ceļgalu. Un ir pienācis laiks dalīties. Padalies ar šo video ar saviem draugiem, ģimeni, ar to cilvēku, kurš sūdzās par sāpēm ceļgalā. Ja tu man skaties Facebookā, atzīmē šeit savus draugus, padalies. Ja tu man skaties YouTube'ā, nūk pie adresi no savu pārlūku joslas, vai arī atrod šo bultiņu kaut kur šeit tie video vai netālu no video. Un padalies ar šīs lapas saiti, šī video saiti savos sociālajos tīklos, Facebook, WhatsApp, Twitter. Jo tā tu vari panākt, ka šī ziņa, šīs padomas sasniedz arvien vairāk cilvēku. Tu vari palīdzēt mums mazināt daudz cilvēku sāpes. Un nākamajā video es iemācīšu ļoti praktisku vingrinājumu, lai uzlabotu mehāniku, uzlabotu ceļa kauliņa slīdēšanu. Es šeit arī beigšu. Liels sveiciens un līdz nākamajam video!